Jau otro gadu vasaras vidū Smiltenē pulcējās ātrākie Latvijas mazmotošosejas dalībnieki. Te per trasi uzņēma Latvijas čempionāta skūteriem, Latvijas zelta mopēda čempionāta un Latvijas motosporta federācijas kausa retroklasē izcīņas dalībniekus. Aptuveni 70 dalībnieki pulcējās Smiltenes Tepera trasē, kur norisinājās sacensību 5. ieskaites posms visās klasēs. Motosportisti sacentās Latvijas čempionātā skūteriem, Latvijas zelta mopēda čempionātā un Latvijas motosporta federācijas kausa izcīņā retroklasē. Viskuplākā skaitā bija pārstāvēta zelta mopēdu 2 ātrumu klase, kurā startēja vairāk kā 20 dalībnieki. Pie mums tieši šī klase izceļās, ar to dalībnieku kuplumu, tur nāk klāt. Tur, saprotiet, laikam sportisti jūt, ka tur tā konkurence ir, protams, tā ir standarta klase, kur iespējams neprasa tik liels ieguldījums varbūt kā citas. Tāpēc arī viņi ir pārstāvēti vairāk, jo principā tur pietiek ar tikai putekļu noslaucīšanu un atbraukšanu uz trasu un mēģināt startēt. Tā kā tur ir tie ātrumi ir līdzīgāki, iespējams tas varētu būt tas, kāpēc šī klasīte standarta 2 ātrumnieku, tā varētu teikt, kur brauc deltiņas un visādi stelliņas, minīši, tā varētu teikt. Pārējās klases, es domāju, šeit ir izveidojies pa gadu savs dalībnieku pulks, kurš, regulāri apmeklē šīs sacensības. Un, protams, katru sacensību nāk klāt kāds jauns dalībnieks, pamēģina, vai viņam tas patīk vai nē. Šajā sezonā kā jaunums ir klase retro motocikliem, kas tika sadalīta 2 ielas un sporta klasē. Šogad mēs esam atklājuši jaunu klasi, retro motociklu klasi, kur var piedalīties ar iespējams vecstāvu ilgus gadus glabātu motociklu kādā šķūnītī, kuru varbūt putekļus noslaucīt un mēģināt, trasē parādīt savu sniegumu. Gan zelta mopēda, gan retro klasēm startēja Arnis Tomas, kurš jokoja, ka laikam esot pats vecākais dalībnieks. Padomju Savienības laikā bijis Latvijas un Baltijas čempions motokrosā. Būdams jau pensionārs, atsācis piedalīties sacensībās, un rezultāti nebūtu nav peļami. Smiltenes posmā abās klasēs ātrākais braucējs. Ņemot vērā to jūsu pieredzi, kas ir tas noteicošais, lai motociklists labi braukt? Viens ir droši tas dzels rumaks. Un jābūt bišķiņ dūlām arī. Bet jaunie jau nevar gribēt, mēs tomēr vecāks. Jauniem tomēr viņi ir lokanāk. Un es vēl tā, varbūt tas motors man neslikti iet, bet viņiem arī iet. Rekā te gāja, te jau bija tā kā bija. Jā. Cik tad ilgi domājat, tagad vēl to turpināt visu? Cik varēs? Turpināt, tā kā man sāk skrēt viss garam, tad es mēģēšu mieru. Es tā teicu, tā kā būs otrais muguri, tad es teikšu, pietiek. Tā domas man patreiz. Viens no šo sacensību mērķiem ir piesaistīt gados jaunus sportistus, jo nereti tieši pusaudžu gados pirmā gūtā pieredze pārvēršas par nopietnu aizraušanos un ar panākumiem. Kā piemērs tam ir brāļi Mārtiņš un Jānis Hāzi. Principā nāk jau no bērnības, jo sāka braukt kaut aptuveni 7 gadu vecumā, un tas jau ir principā ģimenes tāda izklaide jau, jo iepriekš brālis Jānis Hāzs brauc, leģendārs motobraucējs, un tad es tā kā turpināju braukt pēc viņa ar mopēdiem līdz kādiem 11 gadiem, un tad bija tāds neliels pārtraukums, un tā kā tagad atjaunoju šo zelta mopēdu sacensības, tad pagājušo gadu čempionāts tika atjaunots, un tad mēs nolēmām, ka varētu tā kā atcerēties bērnību un nedaudz izklaidēties atkal un pabraukt un atcerēties šos labos laikus un pamēģināt atkal šo atjaunot motosportu tieši kā zelta mopēdu Latvijā. Pašam negribās vēl tā kā uzkāpt un tas sacensību azarts, taču man liekas... Principā jau sacensību azarts arī nekur nav pazudis. Es arī pagājuši gadu šeit piedalījos zelta mopēdu sacensībās, lai uzturētu tādu jautrību vairāk, bet šogad vienkārši nav tās iespējas šogad braukt. Palīdzat brālim, viņu atbalstat? Jā, braucam līdzi, visi, kas skrūvē, kas fano, kas tāpat atbalsta.
tas tāds ģimenes pasākums vairāk vai mazāk ir. Sacensības neizpaliek arī bez kaimiņu valstu pārstāvjiem. Pašmāju braucējiem spēcīgu konkurenci sastāda tuvējie kaimiņi Igauņi. 19-gadīgais Sanders jaudīgāko skūteru klasē ir pārliecinošs līderis. Latvijā startēju pie mums Igaunijā reti notiek sacensības un arī konkurence ir maza. Igaunijā manā klasē ir tikai 2 dalībnieki. Šeit ir interesantāka cīņa. Kur ātrums un cīņa par uzvaru, tur neiztikt arī bez incidentiem. Smiltenes posmā viens no braucējiem ietriecās malā stāvošajā lielajā riepā. Braucējs tika sveikā ar sasitumiem, mazākam paveicās mocim. Organizators biedrība Mazmoto Racing Team sola, ka arī nākamgad vasaras vidū kartiņu trasē atkal skanēs motorūkoņa.